Laiks agresīvākam treniņam. Agnes piedāvās jums vingrinājumu ar boksa elementiem. Esi gatava? Sāksim ar sitieniem taisni. Vispirms iemācies aizsargāt savu seju. Saliec rokas un savelc tās dūrēs. Īkšķus noslēp aiz pirkstu falangām. Novieto dūres sejas augstumā. Iedomājies, ka pretinieks tev cenšas uzbrukt, tu seju aizsargā. Un sāc ar sitieniem uz priekšu. Rokas iet kā pa vienu tuneli, vienā taisnā līnijā. Plaukstas pagriežās. Iedomājies, ka tavs pretinieks atrodas diezgan tuvu un jūti atsitienu. Ja vajag, tu vari patrenēties pret kādu mājinieku. Kad kustība tev sanāk, turpini ar ātrāku tempu un lielāku dinamiku. Izpildi vingrinājumu 2 līdz 4 minūtes. Nākamais sitiens āķis. Iedomājies, ka tu sit pretiniekam pa žokli. Ieņem sarga stāju un sit zoda augstumā no sāna. Ķermenis iegriežās uz vienu un uz otru pusi. Kad kustība sanāk, kāpina tempu un dinamiku. Izpildi vingrinājumu 2 līdz 4 minūtes. Nākamais vingrinājums – sitiens no apakšas. Iedomājies, ka sit savam pretiniekam pa zodu. Ieņem sarga stāju, ieelpo caur degunu un sāc. Tev palīdzēs arī kāju celšana uz pirkstgaliem. Ievēro, ka visi sitieni ar ķermeņa augšdaļu attīst arī vēdera muskultūru. Saitīs spēcīgu sasprinddzinājumu presītē. Izpildi vingrinājumu 2 līdz 4 minūtes. Nākamais vingrinājums – sitiens par ribām. Nedaudz paliecies uz priekšu, savelc rokas dūrēs un iedomājies, ka tu pretiniekam sit pa vēderu vai ribu apvidu. Jutīs spēcīgu sasprinddzinājumu savā presītē. Izpildi vingrinājumu 2 līdz 4 minūtes.
Nākamais vingrinājums saucās bloks. Iedomājies, ka tu atvairi pretinieka sitienu, pasitot tā roku uz augšu. Ieelpo caur degunu, savelc rokas dūrē. Enerģiski sit ar vienu roku uz augšu, vienu atvelkot atpakaļ. Izpildi vingrinājumu minūti līdz 2. Vai esi redzējis filmu Lidojošais Dunčnams? Nākamais vingrinājums ir iespaidojies no šīs filmas. Iedomājies, ka tavās rokās ir milzīgs, smags zobens. Izliec kājas plati, iesēdies ceļos un imitē kustību ar zobenu. Atvēzējies un uz otru pusi. Imitē spēcīgas un enerģiskas ciršanas kustības. Sajūti, cik spēcīgi strādā tavs korpus, vēdera prese, mugura un ķermeņa augšdaļa. Tev palīdzēs arī kāju un dibena muskuļi. Pildi vingrinājumu 2 līdz 4 minūtes. Nākamais vingrinājums – spērieni ar celi. Iedomājies, ka tu savu pretinieku paņem aiz pleciem un sit ar celi pa pakrūti. Ar vienu kāju un ar otru. Kad vingrinājums sanāk, palielina tempu un dinamiku. Izpildi vingrinājumu 2 līdz 4 minūtes. Nākamais vingrinājums attīstīs vēdera un kāju muskultūru. Ieelpo caur degunu un uz izelpu enerģiski saķer savu apakšstilbu. Mēģini celi pacelt ribu augstumā, izvirzot pēdu sānis. Kājas saķeršanu pildi 20 līdz 30 reizes uz katru pusi. Nākamie vingrinājumi kāju spēršana uz priekšu. Pacelt celi un izsper kāju, iedomājoties, ka tu ar pēdas priekšējo daļu sit pretiniekam pa vēderu.
Stingras rokas tev palīdzēs noturēt līdzsvaru. 3 reizes kāju izsper. Tad pieturot virsgalu pie krītas, iesēdies, līdz tavs dibens nonāks līdz ceļa augstumam. Pildi kājas pārdīšanu minūti līdz 2, tad maini kāju. Nākamais vingrinājums spēcīgi attīstīs tavu dibenu. Spērieni uz aizmuguri. Izliec kāju uz priekšu, atsperies un sper uz aizmuguri ar papēdi kā zirgs. Izpildi vingrinājumu minūti līdz 2, tad maini kāju. Nākamais vingrinājums attīstīs augšstilbus. Nostājies taisni, pacel rokas līdzsvaram krūšu augstumā un veic apļveida kustības uz āru. Izpildi vingrinājumu minūti, tad maini kāju. Kompleksa nobeigumā vingrinājums lecieni plati kopā. Tur rokas līdzsvaram un lec plati kopā. Ja tas ir pa viegli, pievieno kāju krustsoli. Izpildi vingrinājumu 2 līdz 4 minūtes. Laiks minūtes satelpai un tad atkārto vingrinājumu kompleksu vēl 1 reizi.